Pilsētā ir radīta kāda īpaša vieta, kas ir unikāla visā Baltijā. Vairāki puiši nolēmuši mest pie malas dzīvošanu pilsētā. Internets, televizors un citas mūsdienu komunikācijas samainītas pret dzīves baudīšanu vietā, kas radīta identiski viduslaiku nometnēm. Mēs esam izkāpuši ārā no mūsdienu šīs sabiedriskās aprites, vismaz tādā ziņā, ka mēs savu ikdienu pavadam šeit uz vietas Godesverderā. Tā ir mūsu paša izveidota vieta. Un tas mērķis ir nevis radīt kaut kādu Disneylēnas, pasākumu, bet dot katram cilvēkam iespēju atbraukt, sajust citu dzīves ritmu. Un patiešām Godesverderā var sajust pavisam citu dzīves ritmu. Nomierināties, apstāties un padomāt, kas tu vispār esi un ko savā dzīvē dari. Šeit mēs vienkārši būvējamies un radam visu, nevis sevis dēļ, bet tik tiešām tam dēļ, lai mēs to savu, varbūt to 10 gadus šobrīd jau izloloto lolojumu, šo vēsturisko rekonstrukciju, varētu kvalitatīvi pasniegt cilvēkiem. Tas viss ir roku darbs. Izņemot valni, kuru sastumt mums palīdzēja 21. gadsimta uzparīgtu vārdā traktors. Bet viss pārējais tātad materiālu, sagatavošana un tālāk vešana šurp un uzstādīšana, viss šīs konstrukcijas un tam līdzīgi teritorijas iekopšana un stendu uzstādīšana. Tas viss ir mūsu pašu darbs. Un šeit uz vietas mēs piedāvājam cilvēkiem iespēju atbraukt, izmēģināt pilnīgi visu, ko vien mēs reāli mūsdienās varam piedāvāt no viduslaiku Livonijas vēstures posma. Un iespējas, ko darīt Godesverderā, ir patiešām aizraujošas. Šķēps viduslaikos bija viens no populārākajiem ieročiem. Pirmkārt, tāpēc, ka viņš ir lēts, otrkārt, viņš arī ir efektīvs, jo tāpat kā pīķim ir vajadzīga distance, viņš ir garš, var aizsargāties. Mēģināsim trāpīt. Jā. No mērķiem jāmet. Nažus tomēr viduslaikos tā gluži nemētāja, bet arī šeit kalpo tā kā precizitātes un veiklības pārbauda, un tas nav nemaz tik vienkārši trāpīt to nazi. Ir iespēja reāli iemācīties šaut ar loku, kas nemaz nav tik vienkārši, kā izskatās. Ar šito punktu norādam uz mērķi, ar šito punktu. Tad mēs ņemam viņu no šejienes, mēs viņu valkam tagad. Ceļam un valkam. Man taču jārad, kur es to Viskārībā, šaujam. Nometnē iespējams izbaudīt, kā viduslaikos jutās vīri, kur ikdienā nēsāja 35 kg smagas bruņas. Šeit cilvēks ierodoties, mēs viņu ieģērbjam pilnajās bruņās, mēs viņam dodam iespēju saprast, vai tiešām bruņas ir tik nenormāli smagas, ka viņās nevar pakustēties, kā to raksta, piemēram, grāmatās atsevišķās, vai, piemēram, ka zobens ir 5 kg smags un viņš ir nekāda neiedzīgs ierocis. Vai tas tā ir, vai tas tā nav? Šīs te pāri. Un pieturam tagad tā. Grūtnieci jūtos. Tā viegli grūtniecīgi, jā. Bet mazliet uz augšu viss, tas ir tikai. Ja nevēlies šaut vai mest nažus, iespējams spēlēt dažādas viduslaiku galda spēles. Šie ir viduslaicīgi kauliņi. Viņi 400 gadus vecs, atrasts Cēspilī. Un ar viņiem ir arī spēlējuši jau pirms 400 gadiem kaut kur. Un šī ir viena no spēlēm, kas ir roku veiklība. Un tagad to dabu atpakaļ saujā. Pirmais līmenis ir iziets. Iespējas, ko darīt viduslaika apmetnē, ir daudz un dažādas. Zobeņu cīņas, dažādas stafetes, vesaru mešana, atliek tikai izvēlēties. Var pat nobaudīt autentisku maltīti, kas gatavota pēc 14. gadsimta pavāra grāmatas. Tas, ko mēs cilvēkiem šeit ikdienā piedāvājam, tad, ja viņš atbrauc šurp, pirmkārtām nav laika ierobežojumi. Tas nav, mēs šeit neprasam kaut kādu noteiktu summu, piemēram, par kaut kādiem 3 šāvieniem ar loku vai 2 metieniem ar nāzi. Nē, ja cilvēks šeit ierodās, viņš šeit var pavadīt kvalitatīvu laiku, cik vien viņš vēlās. Viņš var mētāties, kamēr vien viņš iemācās. Bet vērtīgākais ir Godesverderā iegūtais miers un dzīve bez steigas. Tas pozitīvais ir tas, ka principā mūsu pulksteņa laikrāža elements neeksistē. Mēs vienkārši mostamies tad, kad mēs mostamies, un ejam gulēt, tad mēs ejam gulēt. Zita Lazdāna-Laķa, Andris Damburs, Tautas balss.